Re! Viss ēters ir te! Vakar Rīgas mērs preses konferencē visus pārsteidza paziņojot, ka aptuveni 10 ielās, kurās ir mazāka satiksmes intensitāte, tiks veikts neliels eksperiments. Tajās ielās netiks šosezon kaisīts sāls. Patiesībā sakot, eksperimenta būtība ir diezgan jau labi dzirdēta. Pietiekoši veca. Tas ir savākt sniegu un viņu arī izvest pēc tam. Protams, ka varam saprast, ka diezgan dārgi tas viss varētu izmaksāt, taču kārtīgas saimnieka iespējas ir. Jā, un mēs arī nolēmām veikt nelielu eksperimentu un palūkoties, kā tad uzvedas automašīnas, bremzējot uz sniega, sāls un uz smiltīm. Pagājušā gada nogalē portālā Mana balss aizsākās balsošana par to, lai apdzīvotās vietās sāli aizvietot ar smilti. Mēs šodien pārbaudīsim, vai smilts tiešām ir gana laba alternatīva. Eksperimenta būtība ir salīdzināt, kā mašīna bremzē uz slidena ceļa, cik efektīvs ir smilts, ja tās uzkais uz slidenas brauktūs, un kādu rezultātu varam sasniegt ar stāli. Mēs izmērīsim saķeri, kāda ir vienā gadījumā, kāda otrā. Pirmais būs vispār uz tīra sniega. Man prognoze ir, ka droši ar smilti kaisīto mašīnu apstāsies ātrāk. Un mana prognoze ir, ka sāls ļoti daudz neiespaidos. Labi, tad ķeramies pārbaudīt. Taču pirms noskaidrot, pa kādu virsmu braukt ar automašīnu ir visdrošāk, sagatavojam trasi pirmajam nobraucienam. Saliekam konus, lai redzētu, cik garš ir bremzēšanas ceļš, un pirmais nobrauciens pa neapstrādātu ceļu var sākties. Un tā esam aizslīdējuši līdz otrajai atzīmei. Riepas mums pavisam labas, un arī ātrums tiek ievērots atbilstoši normām, kas jāievēro pārvietojoties pilsētā. Otro braucienu veiksim uz neattīrīta ceļa, kas nokaisīts ar smilti, taču pirms tam laiku sagatavosim brauktuvi arī trešajam nobraucienam, nokaisot līdz šim neapstrādāto brauktuvi ar sāli. Kamēr sāls izrēģē, mēs esam gatavi otriem nobraucienam, šoreiz pa smilti. Kāda vieta metri to? Un tik tiešām, salīdzinot ar neapstrādātu brauktuvi, smilts bremzēšanas ceļu ir samazinājusi par aptuveni 5 metriem. Visbeidzot, dodamies pārbaudīt sāls efektivitāti. Pavisam neattīrītais ceļš nav nokalsāts, taču ir izveidojusies uz Rīgas ielām tik ierastā sniega putra. Pusiskusis sniegs iet pa gaisu, bet mēs skaisti aizslīdam līdz pat pēdējai atzīmei. Nolemjam mazliet pagaidīt, lai sāls pakausē sniegu vēl vairāk. Pēc pirmā, kā mēs redzējām, slīd tā kā jāslīd ziemā, ledus un sniegs, un tur, kur bija uzbērts smilts, tur bija diezgan normāli tā saķere. Smiltī mums sanāca ap 30 metru atzīmes. Sākam, kad ar ledu bija ap 35 atzīmes. Tad krietni garāk distants, jo 5 metri ir daudz. Ir sevišķi 5 metri ir daudz pilsētā. 5 un 3 metri tā ir būtiski, tā ir mašīnas tiesa. Veicam atkārtot nobraucienu pa ceļu, kas nokaisīts ar sāli, bet arī šoreiz rezultāts stipri līdzīgs. Tā parādījies tā šļura, tad attiecīgi mēs dabūjam diezgan noturīgi. Bija 2 mēģinājumi pie 40 metru atzīmes, tad plus 10 metri. Tātad tikko uzkaisīts sāls uz neattīrītas ietves ir pats bīstamākais autovadītājam, jo palielinās gan bremzēšanas ceļa garums, gan apgrūtināta kļūst manevrēšana, bet visdrošākā sanāk smilts. Šeit mēs izmantojam smilti, bet ja mēs izmantot vidēji rupumu granti uz tā ledus, tad tas efekts būtu vēl labāks. Skandināvijā, tur ir cits, tur izbrauc šipotām riepām un speciāli drupināti granti. Austrija, Vācija, tur tiek miksēts sāls ar granti, tomēr, lai tā granta strādētu panī brīdī, kamēr sāls kausē nost tieši to ledu. Bet kāds tad ir mūsu ekspertu galaslēdziens pēc šodien veiktiem nobraucieniem? Mans viedoklis, ka grants būtu noteikti lētāks, pašs materiāls, un teiksim, tā saķere manā skatījumā būtu kādu brīdi labāk. Skaidrs, ka, ja sāli nokausē pilnīgi asfaltu, tas būs labāks nekā ledus nokaisīts ar granti. Viss kopums ir jāvērtē, tur nevar tā izvērtēt 2 bremzēšanas ceļus, un tad pateikt, vai labāk sāls vai tā. Skaidrs, ka tur ir gan finanses, gan arī apkārtējā vide un vispārējais. Ja sāls spēj nokausēt visu ledus kārtu, tā var būt efektīvākā metode, bet noteikti tā arī būs visiem apkārtējā esošiem kaitīgākā. Turklāt, kā šodien pārliecinājāmies, nevienmēr tā sasniedz gaidīto efektu.